Čau visiem! Tātad, jā, esmu te Kanādā 7. posmā. Šobrīd stāvam uz trases, kur īsti vēl nav pabeigta, tāpēc, ka jūs dzirdat fonā brauc NASCAR automašīnas un vietām trase pārklājās. Tā trase, kas ir izveidota, ir ļoti interesanta. Ļoti lieli ātrumi, garas taisnes, iespējams sasniegsim pat 200 km/h. 2 tramplīni nelieli, kas būs diezgan interesanti. Tā kā pavisam kaut kas savādāks, nevis tā kā Eiropā. Bet visiem vienās tas ir pats galvenais un izskatās interesanti. Apdzīšanas iespēja ļoti daudz. Ja tu brauc viens pats, tad trajektorija ir viena, un ja kāds ir aiz tevis, tad trajektorija ir cita. Tas ir tā lieta, kur mēs mēģināsim izspēlēt spēlītes un izspēlēt viņus vislabāk no visiem. Tā kā diezgan liela loma būs atrast ritmu braucot. Varbūt nevajag braukt visātrāk vai ar vislielāko ātrumu, bet atrast ritmu, un tas būs tas, kas beigās dos rezultātu. Fināli būs jau droši vien pa tumsu, un būs labi. Tā kā sekojam līdzi. Paldies jums visiem jau tagad. Tiekamies!